jauks stāstiņš par tēmu, ka valsts vīri augstākie līmenī, protams, var sarokoties, draudzēties, apkamties, solīt jaunu attiecību restartu, konstruktīvu dialogu un tā joprojām, bet kamēr tas viss atstarojās līdz zemākiem slāņiem valsts pārvaldē, tikmēr ir tā kā ir. Proti, tātad mums ir jaunas labas attiecības ar Krieviju. Mums tur droši vien es nezinu, vai tagad ir uz tu Medveģevs uz Atleru vai nav, bet tas nav būtiski. Bet katrā gadījumā, tātad attiecības ir tā kā kļuvušas labākas. Bet tas nenozīmē, ka Krievijas valsts pārvalde ir kļuvusi ieinteresētāka un zinošāka par mums. Proti, pilnīgi oficiāli iestāde, kas turklāt ekonomiskajā blokā varētu būt viena no svarīgākajām. Protams, finanšu ministrija ir ļoti svarīga, bet Министерство экономического развития, ekonomiskās attīstības ministrija, kas tieši arī nodarbojās ar ārējiem tirzniecības sakariem un tā. Tad mēs skatāmies mājaslapu. Tur pirmām kārtām ir tātad Krievijas ārējās ekonomiskās sadarbības partneri, valsts datubāzīte, kur pa katru kaut kas nedaudz ir pateikts un tā. Pirmām kārtām jau drusku bēdīgi, ka Latvijas tur vispār nav. Vispār jau tā kā mēs kaut ko sadarbojamies, tā jau ar tik traki nemaz nav, bet mūsu tur nav. Tad laikam es tā mazliet mažojoties saku, laikam jau lapas administratoram ir kļuvis Latvijas nedaudz žēl, teksts viņam cilvēkam nav iedots, viņš mēģinājis kļūdi kaut kā labot, proti ir sadaļa par Lietuvu. Viss kā pienākās, cik tur cilvēki dzīvo, iedzīvotāji, tur galvaspilsēta Viļņa, karte. Vienīgā nelaime, ka tur, kur ir tātad Lietuva, vispār tā ir Rīga. Tās ir mūsu torņi. Es saprotu, varbūt cilvēkam gribēs vismaz kaut ko labi izdarīt Latvijai, ieliekot Rīgu pie kā Viļņas siluetu. Bet, izskatās špāsīgi. Lai gan, protams, es vēlreiz saku, viena lieta ir tas, ka nav pareizā bilde, bet atklāt sakot tas, ka nav vispār Latvijas starp Krievijas ekonomiskajām partnervalstīm vispār, tas ir ļoti īpatnēji. Tā, prezidenti, premjeri draudzējas, sarokojas, bet tādā ministrija līmenī, kā mēs redzam, tā sadarbība vēl nenotiek pietiekoši normāli.